Kā tev šķiet, tā kā, ja tu esi influenceris, tu esi uzņēmējs? Jo man liekas, ka tā ir vienkārši, tas ir vēl viens naudas peļņas veids. Jā. Un tā īsti nav uzņēmēja darbība. Tā ir influencer darbība, man tā šķiet. Jo kas ir uzņēmēja darbība? Uzņēmēja darbība ir izveidot sistēmu, kurā tu vari pats nebūt uz vietas, bet tajā pašā laikā tā sistēma pat no sevis strādā un turpina augt. A.k.a. tavs uzņēmums. Kas vispār ir uzņēmējs? Uzņēmējs ir vienkārši cilvēks, kurš var paiet no savu uzņēmumu, un tas uzņēmums turpina augt. Tas ir uzņēmējs. Līdz tam laikam pārējā laikā tu esi vienkārši pašnodarbināta persona. Kaut vai tev ir komanda, bet ja tu katru dienu strādā, tu esi pašnodarbināts. Kur pretī influenceris, tas bija viņa savādāk. Bez tevis nekas nenotiksies. Bez tavas sejas vispār nekas netiks kustināts. Ja tu neesi populārs, tad varbūt tev nav iespējas tās piepelnīties tik daudz, cik pārējiem. Bet tagad jau diezgan trendies arī skatījos, kad ir tie mikroinfluenceri, līdz 1000 sekotājiem kaut kas tāds. Jā. Man liekas, ka tas ir stilīgi, ka tagad īstenībā uzticās tādiem maziem kontiem un varbūt tās no tā mazā konta citreiz var dabūt vairāk sales nekā no tiem lielajiem. Jo tiem lielajiem kontiem daudzkārt ir trešie followeri.